kaut kādu pusstundu pagājis, joprojām tā kā bija šī līņā, joprojām sēž šeit pat. Te jau izdzēru. Protams, es saku lielu paldies, esmu pateicīgs šim kociņam un šim soliņam, kurš te man trāpījās tieši tā kā vajag. Tā kā, nu, gaidam, kas tālāk notiek pat tālumā. Tās debesis, tas varētu būt virs Prāgas centra, kaut kur vai vēl bišķi tālāk. Kā 10 vismaz kilometrus priekš, nu izskatās, ka tur vismaz tā kā bišķi gaišāks ar sauli, gluži nespīt kaut kādu, bet gaišāka mākoņi vismaz tā kā varbūt tur nelīst. Un tie mākoņi it kā nāk no tās puses. Varbūt, ka tas pēc kaut kādu laiku atnāks arī šeit. Nē, nu man jau jābrauc, principā ir uz turieni, bet nu pa lietu galvenais dubļot nepatīk to velospēdu atkal. Viņi notīr, tas ir atkal džakars. Tā, nu lēni sāku ripināties. Nav man galīgi kur steigties pa sausajām maliņām. Kā kurā vietā sasvalk izžūrs. Tad tādā pilnīgi tā kā meža taciņā bez ienā iebrauc. Tā man komūts ved. Tūgais tā kā kalns uz leju. Utíkáš noci městem úplně sama. Přede mnou z klubu do klubu prej. Ptám si, jestli tě zahlídla ostraha. Mrtvolná tvář a závoj bílej. V ruce mám střevíc a sama si mi ho dala. Kámoši se baví jenom za manej. Rozhodla se schovat ve městě Praha. Femme fatale Praga každej Saturday. Party in the Prague, party in the Prague. Nic není nachystaný, jedeme in Prague. Party in the Prague, party in the Prague. Šprti se ptaj proč, porci říkaj jen tak. Party in the Prague, party in the Prague. MHD nemerkl stejně kutě in the bag. Party in the Prague, yeah, party in the Prague, yeah. Hlavní město zábavy, tak to je. Je Praga type, I see it in your eyes. Let's party in Karlovky, duplex a M1 lounge. Want my cycle ride, trust me, je to dobrý žajs. Noci chiltr naší Prahy, čeká tě super time. Karlovy Lozně a taky drogy v igalitkách. Hledáči spoje, vole, co je, pojďme filitál. Nos mega drogy na pistoli, kotky neustál. Stejně ten dojezd bude bolet. Party in the Prague, party in the Prague. Nic není nachystaný, jedeme in Prague. Party in the Prague, party in the Prague. Šprti se ptaj proč, porci říkaj jen tak. Party in the Prague, party in the Prague. MHD nemerkl stejně kutě in the bag. Party in the Prague, yeah, party in the Prague, yeah. Hlavní město zábavy, tak to je. Brutalismus, palátko a kotika. Lidi tančej, nic se neříká. E-girl, Praha a Sympládě 518. Můžeme krást, když obije 11. Karlovy Lozně a taky drogy v igalitkách. Hledáči spoje, vole, co je, pojďme filitál. Nos mega drogy na pistoli, kotky neustál. Stejně ten dojezd bude bolet. Party in the Prague, party in the Prague. Nic není nachystaný, jedeme in Prague. Party in the Prague, party in the Prague. Šprti se ptaj proč, porci říkaj jen tak. Party in the Prague, party in the Prague.
Na Polaroid chytám zas Praha, Vídeň, baby, jestli máš čas. A po autě lítá gas a pullover, vidíme se za pár. Na Polaroid chytám zas Praha, Vídeň, baby, jestli máš čas. A po autě lítá gas, on pays, co chceš a na noc andělský prach. Srdce z chromu a můj tým, moje boo a můj cash. Další město, kam jedeme, proměníme v Breaking Bad. Shawty malá jako Pluto, shawty šílená jak Tess. Usně vždy, když vidím čísla, baby, pojď se s náma svést. Praha na 3 dny, 3 čikas můj svět. Dívej z Brna, jak to roste, koukej baby, v čem jedem. Praha na 3 dny, 3 čikas můj svět. Na 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 na. Na Polaroid chytám zas Praha, Vídeň, baby, jestli máš čas. A po autě lítá gas a pullover, vidíme se za pár. Na Polaroid chytám zas Praha, Vídeň, baby, jestli máš čas. A po autě lítá gas, on pays, co chceš a na noc andělský prach.
Latvijā visbrīnišķīgākā skatu vieta no tām, kuras nekur nav pieminētas. Pat ne tajos off the beaten track, kur ir kā kaut kādi hidden gems un tam līdzīgi, nu, restīvi paslēptās, netik plaši zināmās vietas. Nekur šis tilts nav pieminēts, un te vēl uz priekšu braucot vēl dažādas tās perspektīvas. Statiska, ja? Tad te tu vari iet uz priekšu un ik pa brīdim jaunas perspektīvas, tur lejā reāli pilsēta mainās, tur lejā ir līmeni zemāka pilsēta, paskatieties, veseli kvartāli ar vēsturiskajām mājām, ielas un iekšpagalma pa vidu. Fantastiska vieta. Brauc pa vienu ielu, otrā pusē vilciens nāk pretī. Paskat, kāda atkal interesanti. Tie iekšpagalmi, tā kā no tām daudz dzīvokļu mājām, pa vidu tā kā tāds mazāks, kaut kāds, nezinu, šķūņi, būdiņas, nezinu, saimniecības, kas vai kas. Šī iela, kā interesanti no augsta Ietvi Bruģīti izlikto dažādos rakstos. Šai vietā tu iegūsi tādu iespēju, tā kā putns palidināties virs tāda ēku kvartāla jumtiem. Te no otras puses, te atkal citādāk tā perspektīva. Te tās mājas iet tā kā kalnā uz augšu. Tur jau ir augstākā skata līmenī. Arī smuki. Man nebeidz pārsteigt tiešām tas, cik plašas teritorijas ir tās vēsturiskie perimetrālie kvartāli. Un te jau pat nav centrs vēl īsti. Nu, tur varbūt tur tālumā var redzēt, tas tā arī nav īsti. Tas arī nav īsti centrs, tā jau centra kaut kāda normāla. Uz vienu pusi, uz otru pusi nevar nemaz ļoti tālumā, tikai tur var samanīt komī bloku mājas, kas sākās. Stundas un es nezinu, kādiem 500 vismaz kadriem jākustās tālāk centra virzienā, kur šis mākums arī mudina to darīt. Viņš nāk šitā tieši tā virsū. Centrs ir tur, varbūt varēšu kaut kā aizbēgt no viņa. Un tur arī nākamie skatu punkti, kurā gadījumā. Un šī ir slavenā dejojošā māja. Es arī, ka esmu nostājies tādu laterna bojā viņai to skatu. Jauns mākonis šitā reku forši aizgāja tā maliņu garām. Dažas pils tikai uzpilnāja, un tagad šeit tieši saule parādās. Pilnīgi nejauši nonāca šitādā vietā. Es domāju, ka uz to parku tur tikt, kur tās skatu vietas, bet šitā kaut kāda laikam privāta, milzīga kaut kāda skolas teritorijā, vārds tur bija vaļā, neviens tur nebija.
Es domāju, būs kaut kāds šortkats iekšā parkā, bet laikam es tā arī netikšu. Te visi ir mega mūris apkārt. Būs jāiet atkal apkārt. Aizmirst, kā viņi sauc šo kalnu, visu to parku. Ar šitādiem skatiņiem uz pilsētu. Tas tev nav kaut kāds meža parks, vienkārši starp prīdēm dzīvot. Tur vēl būs kāpums uz augšu. Kaut kāda veci hotels pamests, un viņš pamests. Te kaut kā tā, ka pagaidām slēgta, bet kas atkal pa skatīm pavarās. Motori pula. Intru de pe browser odată la 3 zile și cred că atunci. Nu ratez nimic, așa pare, dar... Dacă era din Praga ceva și era ceva... Tā laikam būs brītni jāpiesēd, jāpagaida saule un tā, jāpalādē no powerbankas telefons. Jāpaskatās skats. Varbūt vēl vien te jāiedara. Izdevās sagaidīt sauli. Piekritīsiet, ir pavisam citādi, kad viss atmirt saules gaismā. Vispār man rodās iespējas, ka Prāga ir savā ziņā tāda kā, lielā, Viļņa plus, jeb Viļņas kaut kāds tāds, megakomplekts, ja? Jo tāpēc, kā tā savā ziņā tā pilsētas struktūra un izkārtojums līdzīgs, jo arī Viļņā ir apkārt vēsturiskajam centram, kurš, starp citu, arī sarkani jumti Viļņā un arī baroka arhitektūra līdzīga. Protams, nav gan tā kā šeit Jugendstils un vēl citi stili, bet principā, ja. Un arī apkārt centram ir uz pakalniem vecākot blokmāju augstceltnes, ieskauja visu apkārt, teiksim. Ja? Un šeit ir tas pats, tikai daudz lielākā mērogā, protams. Centrs ir daudz plašāks vēl, un attiecīgi attālumi līdz tām augstceltnēm ir vēl lielāki, ja? Tā kā tāds, protams, visa vairāk un viss vēl iespaidīgāks un tā, bet savā ziņā tāds Viļņas lielā māsa nosacīti, pusmāsa varbūt. Teicis tornis, kurš ir būvēs tik atsauc uz Eifeļa torni, tā kā galotne Eifeļa torņa vai. Rindas te arī ir apmēram tik reižu mazākas, cik īsāks ir šis tornis par Eifeļa torni. Salīdzinot ar rindām pie Eifeļa torņa, bet tomēr tās rindas te ir, nav jau tā, ka tu iekšā uzreiz un tā. Diezgan tur tie cilvēki stāv. Kārt nevar saprast, ka šobrīd ar tiem mākoņiem būs mākoņi vai nebūs. Pats galvenais diez kā jau nepatīk, tad lejā atstāv štajā burzmā vienkārši pieslēgt to riteni. Atslāgi it kā nav no pašām lētākajām, bet kaut kā vai ir izdomāt, vai iešu vai neiešu. Tā ir, kamēr slēdz riteni, paliek vēl garāk tā arī ir. Tas digitāls tas biļetes nopirkt, jāiet apstīties. Viņš vienkārši nopirkt digitāli, neiet visiem garām, un neviens to nezina. Bet diez vai tā būs tik vienkārši. Kāpju tomēr augšā. Bija iespēja arī ņemt arī liftu, bet tas ir kaut kas 6 eiros un nav tik traki, lai neuzkāptu tāpat tāds. Tā es šobrīd domāju, redzēsim kā būs, ka būšu augšā. Ceļā bija forši, bet tu izrādās stikli. Stāvums vēl labāk pa vidu. Par laimi tomēr vismaz tā žlogi te ir vaļā. Jā, skats ir tā vērts. Te ir tiešām vērts uzkāpt.
kaut kur bija rakstīts tais Prāgas ceļvežos, ka skatu no kalna jau esat pat labāk nekā tā torņi. Es nezinu, kaut kā tā, kādam tas tā šķitis vai kā. Nē, nu, protams, skatu no kalna arī labi, bet nu šeit ir pat 360 grādiem uz visām pusēm. Protams, vēl augstāk tā perspektīva. Šitas ir baigās lauktā katedrāla un tā pils. Kopā lejā ar upes līkumu. Tur ir Vecpilsēta. Un tur ir Jaunpilsēta. Tur bija apartaments dienvidu daļā. Tur arī var redzēt to. Šis ir tilts, no kuras bildēju tos, kā tu iepriekš, ko es sajūsmējos. Un tas ir tas tilts, kurš vakar netika augšā tajā tornī. Tur kaut kur ir autoosta. Es saprotu, skatoties, cik tā pilsēta liela. Tiešām dīvaini, tikai 1,2 miljoni te dzīvo. Izstās vismaz uz kādiem 3-4 miljoniem. In 1989, in this time was new soldiers from army, and it was not so easy to give them outside from our country, because not everybody in Soviet was in Russia in this time, Soviet, not everybody wanted. And it was very difficult. Some days it was, maybe they will go away. Now, in this time, I'm so happy they are not here. Skatoties, dzirdējāt tajā video, kā viņi tur runāja par tiem krieviem ar to vienu ārzemnieku. Es tad pēc tam arī piegāju pie viņas un es viņai teicu, jums jau vēl te ir droši Čehijā. Es esmu no Latvijas un viņa teica, jā, jums ir vēl trakāka situācija. Mums tur bija pašas robežas un tā apmainījāmies vienkārši ar vienākā domā par to, ka tur nav alternatīvas Krievijā un ka nav saprotams, kāds karš var beigties. Pekla restorāns un tieši sāk zvanīt. Tā skaisti īliņa. Kur pavarās šāds skats. Dobra, to co jest otwierane na ścianie. Tur tas tornis, kuras bija augšā. Labi, kāds varbūt nedomāja kaut kādu ieliņu. Jā, pie vēlam kā, lai es zinu, kas un kāda. Nu, tad konkrēti šī ir Uvoz. Nezinu, kā čehi to izrunā. Bet, nu, viena no tām ielām, kas ir te netālu no tā distrikta Mala Strana. Kārtējā skatu vieta. Pamazām jau sāk tā kā attēsties. Bet, nu, protams, forša pilsēta ar tik daudzām skatu perspektīvām, augstām un smukām. Tagad tā kā gribētu uz kaut ko uzēst, nu te ir tieši tāda terasi, bet kas te labs ir? Būs kāds normāls ēdiens vai nebūs? Tikai kaut kādi tur šmagu nesaprotamie. Būs normāli kartupeļa ar gaļiņu kaut kādi latvietim saprotam. Filet of Siven. Siven, viņiem tā arī saucās Sivens. Kaut kas jau ir jā, bet nu cenas te laikam ir labas. Un priekš viņiem Nē, tā jau būtu, ko ņemt tur, piemēram, mītlovu. Šties, kas tas ir? Gaļas kukulītis. Tā kā viltotās zaķis izskatās vai kaut kas tāds apcepts. Varētu būt garšīgi. Ar kartupeļu biezienu vēl klāt un tā, bet nebija tur vietas, kur apsēsties. Un šeit savukārt, te jau laikam tos lielos ēdienas neviens neēd, tikai kaut ko iedzer un uzpīpē. Te nav sēdekļu šajā vietā tieši. Visforšākajā īstenībā vietā vislabāko skatu. Nu, būtu ielikuši te arī sēdekļus. Un taisījuši biznesu tā kā rūdz.
Praha je Praha, to máte marné. Praha je vzor elegance, je věčně mladá, nikdy nestárne a je jí pořád do tance. Na promenádě, v plné parádě, tam to přece nejde bez písní. Praha si zpívá a jak to bývá, zpíváme my s ní. Nemusíš se dnes na korze bát, když jde tvůj kavalír. V kavárně ti nechá valčík hrát na pilu a na klavír. Z šampaňského špuntač vyletí, oblétne snad světa kraj. Do Prahy však zpět vrátí se rád hned. Praha je ráj. Praha je Praha, to máte marné. Praha je vzor elegance, je věčně mladá, nikdy nestárne a je jí pořád do tance. Na promenádě, v plné parádě, tam to přece nejde bez písní. Praha si zpívá a jak už to bývá, zpíváme my s ní. Ten, kdo se snad zdrav necítí být, kdo má strach o zdraví, ať nemešká hned na korzo jít, jenom tam se uzdraví. Na korze se schází Prahy půl, co tam bývá za mumraj. Tam se uzdraví ten, kdo rád zdraví, protože Praha, to je ráj. I'm smoking west, meeting girls from Oslo, jamming with the Americans, and I'm drinking too much vodka. Well, life revolves around a bridge as the people flow on by, and the bothered ones, they don't bother us, 'cause they're too bothered with those castles in the skies, putting cameras in your eyes. Love to leave you, but I'd love to stay. Leave to live to love you, I'm on my way. Love to leave you, but I'd love to stay. Leave to live to love you, I'm on my way, I'm on my way. I'm on my way. Didn't like you first, my love, I was just too tired. And you wanted it all so straight away, but all I was wired. From life aboard a submarine, submerged in that sea of black. And now I've surfaced once again, and I'm afraid that I'll return to you someday. Love to leave you, but I'd love to stay. Leave to live to love you, I'm on my way. Love to leave you, but I'd love to stay. Leave to live to love you, I'm on my way, I'm on my way. I'm on my way. I'm standing here behind the bar when I love to be in front. Gives me time to remember all the things that I have done. I've been so high and I've been so low, but all I've been's around. And if I had the time to go, I'd be back in Pride Sound going la la.
love to leave you, but I'd love to stay. Leave to live to love you, I'm on my way. Love to leave you, but I'd love to stay. Leave to live to love you, I'm on my way, I'm on my way. I'm on my way. Interesanti, šeit jau stāvdrāžiem savas zīmes jau parādījušās. Un kāpēc viņam ir acis tik liela, it kā lai uzsvērtu, ka tomēr stāvdrāžu lietotājiem arī ir acis, un ka viņi tās lieto. No offense tiem, kas lieto velobraucēji, protams, arī visādi, un šoferi, un tā tālāk. Transportam nav nozīmes, visu izšķir braucējs. O, te ir kaut kāds krogons. Šī māja, kas man piesaistīja, arī kļūst par manu ēšanas vietu. Stroganovs te bija, paņēma kaut kas tāds pazīstamāks. Nu, kaut kas vispār vienīgais, kaut kas tāds kārtīgais ēdiens, tā pārsvarā gan arī nekā cita tāda lielāka ēdiena tur nebija. Beigās sanāk, kad šī liekam arī ir tā vēl viena skatu vieta, uz kuru es tā kā braucu, ko gan kartē, man liekas, ka viņai bija jābūt vēl mazliet tur, bet tur arī bija kaut kāds paviljons. Varbūt ir vēl viena tāda vieta līdzīga, nezinu, jāpabrauc, būs pēc tam jāpastās. Arī skats tieši uz tiem tiltiem, kur tad divas tādas pilnīgi vienādas tās vietas, bet kartē viņi bišķi tālāk vēl bija. Nu, un tad tagad es te ēdīšu ar skatu un varu sagaidīt mierīgi mirkli, ja uzspīdēs, jāplāmos vēl saule. Stīkls gan ir, bet varbūt tur pārcelt to kameru pāri, jau vajadzēs. Labi, ka ir atlūkāmies ekrāns. Jā, ka aizmirst pateikt, ka šis tād ir Letnas parks. Un jā, es apsēju, šis ir tas paviljons. Man nestāv tie nosaukumi kaut kāds uz H-burta, tas paviljons. Nu jā, tāda maza bišķīt tur tā gaļiņa ar rīsiem. Nekas tāds baigi. Daudz jau nav, bet nu vismaz varbūt notieviešu. Būtībā brīnums, ka šādā vietā ir tik maz cilvēku. Tikai 3 galdiņi, faktiski, 4 laikam ir aizņemti. Jo tas taču ir, restorāns ir faktiski viena no, es nezinu, cik daudz vēl ir tik smuku skatu ir, faktiski uz visu šo te upes līkumu. Uz to pusi var skatīties, uz tiltiem. Tā ir super ekskluzīva vieta. Viņi labi iztaisījuši īstenībā to stiklu, domāju. Arī tad, kad vēsāks laiks, tad visi tie vēji, kas varbūt nav spūš šurpē un šādu aizstar. Te jau tagad atkal saguši jau līņi, tā kā jau savukārt pasargā no lietus. Lādē, jā, powerbank ir ļoti labi lietas, skatījos jau baterija šodien daudzās fočēšanas jau sāk jau pēdējā baterijas strīpiņa rādīt. Pēc baterijas fotokameras. Jāpalādē abi 2. Jā, tur skatoties arī tik tālu aiziet, tik forši nobūvēta tā ūdensmala un tik tālu vēl tur modernās mājas. Bet tur augšā vēl ir kaut kāds sarkanie jumti, vēl joprojām arī figurē. Un tur spīd saulīte.
Atkal, jā, Rīgā tik maz, faktiski, tad nevar tās notaisīt to. Nu, ļoti mazu daļiņu ir kaut kāda tāda urbāni nobūvēta, tā krastumā. Vēl man kaut kā Prāga ar Budapeštu, nu, bieži vien tā bišķiņ tā kā iet kopā, nu, kaut kas līdzīgs, teiksim, ja es iepriekš salīdzināju Viļņu, tad līdzīgā izmērā varētu, teiksim, teikt Budapeštu, un tur arī ir savas līdzības var skot. Nu, protams, Upaveidu labi, tas ir daudzām pilsētām, bet arī liela vēsturiska, nu, savāk impēriskā, kā tad, galvaspilsēta. Un tur arī, un Budapešta arī otrā pusē tieši tāpat kā savukārt, nu, tad viena puse pilsētas tur, un otrā pusē ir līdzīgi kā šeit, ir tā Hradčani vai kā viņi, nu tas pilsrajons, tur arī ir tāds pats, tāds atsevišķs tāds rajons, kas iet kalnā augšā, pats kaut tā Pešta, tā laikam ir Buda, Pešta, kur es tur neatceros. Bet nu arī līdzīgi tāds uzkalns un līdzīgi tāda veca pilsētas daļa. Otrā pusē augšā un tā. Jūgenstils ar tur diezgan ir Budapeštā, perimetrālajos kvartālos, bet, nu, protams, Prāga ir, kā es tagad secinu, tomēr krietni pārāk, gan sakārtotības ziņā daudz vairāk māja atjaunots, Budapeštā diezgan daudz vēl bija tādas nolaists, arī ceļi, ielas, asfaltētas. Budapeštā arī bija kā savilktas tās velo joslas, bet, lūk, kaut kā tur tā viņas tā, nu, arī kopā ar to visu nekvalitatīvu asfaltu un kaut kā viņas tur iet, tā netik loģiski, netik droši smuki tā pa maliņu visu laikā šeit un ne arī tik daudzās vietās kā šeit. Un arī kopumā tomēr, protams, Budapeštā ir nepārspējama tā parlamenta ēka, nu tas ir kaut kas tik, tā ir viena no skaistākām ēkām Eiropā vispār kaut kāda tik grandioza ēka, es uzskatu šeit nav. Bet toties caurmērā, tomēr kopumā Prāga tomēr sit pušu arī ar, nu, to arhitektūru un tā tālāk. Tāds pārdoms pie alus glāzes. Izdevās arī sauli šeit sagaidīt. Konts, laikam, notiek beigās. Jā, šī vieta ir vismaz tas pats, nu, pēc skaistuma un tā kā Parīzē Montmartre, nu, pēc tā kā skatu vieta. Bet cik maz tie cilvēki? Forši, protams. Cita perspektīva. Thank you. Tik smuka. Tik smuki, ka vienkārši nelaiž vaļā. O, tur vēl drusciņi, bet ar vīksti. Nu, ja jau tur laikam atkal vīksti. Būtu kā jābrauc uz autoostu. Vēl jau laika ir, bet varētu paspēt uz vēl to vienu skatu vietu, bet negribās skriet prom no šejienes. Veiksmu. Vienšām, kas tepat uzsiņ notiek. Vajagā jaunieši tāda vieta. Kas tik superīga pilsēta. Brauc te jau krietnu gabalu tur no tā centra vietas un atkal vēsturiskās mājiņas vienā slānī, otrā slānī. Tur izslēties, kā cilvēki tur omulīgi dzīvoja, cevišķi tie augšējos stāvos, kas var redzēt tā pāri. Tā savukārt varētu būt kaut kāds, nezinu, liela skola vai nu kaut kāda iestāde vai kaut kas tāds. Kur rosīgs darbs notiek. Kā velo josla, protams.
te mazajiem laikam, kur nocīties satiksmes noteikums. Interesanti, kāda viņiem taču tā, ne tā kā tiltiņa sistēma. Tā lejā jau viņi nevar tikt no tā tiltiņa. Aiziet tur. Tur, tas kaut kā saistīts tiem remontu darbiem, nezinu. Jāskatās vai nākamreiz. Nevajag braukt vismaz tik, kur Eiropā iekšienē, kur viņi ved. Nezinu, cik tālu, kur viņi ved un kā, bet ar reģioķetu. Šitādas cenas, tas no Prāgas līdz Berlīnai, tas jau diezgan gabals 18 nu labi, lētākās, tur droši vien, ka tur arī kāpja viņas. Bet free coffee on board. Tev vispār ne tur kafija, ne tur kas bija. Wi-Fi on board entertainment portālu paskaties. Free seat reservation, tur arī bija jāmaksā par to. Un galvenais, ne galvenais, bet viena no lietām arī, ka nedarbojās šis te lādētāju kontakts. Vismaz manam sēdekam, ne, bet redzēju arī citiem. Vismaz tajā autobusā nedarbojās, citiem citos sēdekos. Tas Wi-Fi jau var tur tā, ar divas pusēm gāja.
it kā īstenībā otro reizi jau, kad no Prāgas brauc projām, toreiz arī pirmajā reize arī bija tieši tāds vakara debesis. Nu tā, ritens ir pielikt šie, teica, ka viņi esot tādu uzmanīgāk lika noņemt to somiņu, pat nost. Iekāpt autobusā ir. Šoreiz ir panorāmas skatu priekšā. Jā, bet tam ir savu mīnus. Nevar kājas izsniegt. Hey, midnight in Prague, yeah. Midnight in Prague, midnight in Prague, spending money in Prague, yeah. Yeah, hey, what? Yeah, hey, midnight in Prague, spending money abroad, fucking bitches abroad. Can I tell what she off? If she could tell that I'm on and they could tell that I'm on. She could tell that I'm on, they could tell that I'm on, yeah. Midnight in Prague, spending money abroad, fucking bitches abroad. Can I tell what she off? If she could tell that I'm on and they could tell that I'm on. She could tell that, yeah, I'm on, yeah, tell that, hey, I'm on, yeah. She need to follow back, the most she'll get is a cat. And then she stumbled out the door, she said she'll see me at 4. Anxiety starts to kick my ass, I think I need a part more. Feel like I'm drowning in the ocean and I'll never see the coast again. Put all of my faith into this God, they told me I should trust. I feel the inner demon, he's telling me this treason. I'm looking for a reason, I woke up on the floor, ambition on the ceiling, thinking how do I reach it? And all the ghosts telling lies, no I cannot delete it. And then my friends see me die, hope I was not bleeding. I spend the night up abroad, I spend the night out in Prague. Rocking anything but Gucci, see me Yves Saint Laurent. Midnight in Prague, spending money abroad, fucking bitches abroad. Can I tell what she off? If she could tell that I'm on and they could tell that I'm on. She could tell that I'm on, they could tell that I'm on, yeah. Midnight in Prague, spending money abroad, fucking bitches abroad. Can I tell what she off? If she could tell that I'm on and they could tell that I'm on. She could tell that I'm on, yeah, tell that, yeah, I'm on. How you go your whole life without ever being hurt? Don't wanna die with your pride covered all on your shirt. Don't wanna die, be on the other side watching her cry. Mama hold your cold hand, thinking why she alive. Wishing her son died more and just swallowed his pride. And nothing would have happened if his passport denied. Screaming out to the heavens, can I go back in time? Screaming out to the heavens, can I go back in time? Like what's up? Midnight in Prague, spending money abroad, fucking bitches abroad. Can I tell what she off? If she could tell that I'm on and they could tell that I'm on. She could tell that I'm on, they could tell that I'm on, yeah. Midnight in Prague, spending money abroad, fucking bitches abroad. Can I tell what she off? If she could tell that